Žēlastība un miers, lai jums ir bagātīgi Dievu un mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Un es joprojām jūs gribu aicināt atveriet lūdzu savas bībeles un Efeziešu vēstuli un paskatīsimies un lasīsim kopā no 2. nodaļas Efeziešu vēstulē no 11. līdz 13. pantam. Pāvila vēstule Efeziešiem, 2. nodaļa no 11. līdz 13. pantam. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas cikārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokām miesīgi apgraizītie sauc par neapgraizītajiem, reiz senos laikos bijāt bez Kristus, šķirt no Izraēla draudzes un izslēgt no apsolījumu iestādījumiem, bez Dieva šī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu. Jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi. Amen. Tavs debesīs, mēs šī rītā nākam pie tevis, pie tavu žēlastības troņa. Caur tavu dēlu mūsu glābēju un kungu, Jēzu Kristu, caur viņa taisnību, caur viņa krustu upuri, caur viņa taisnību un augšām celšanās spēku. Lūdzam tavu žēlastību pār mums šī rītā, kungs, lai tu sūti savu garu, kurš mūs vadītu visā tavā patiesībā un atklāt mums tavu vārdu, patiesību un dzīvību. Dot mums dzīvību no tavu vārda. Tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs, kā abās pusēs griezīgs zobens. Asāks nekā zobens. Un lūdzam, lai tavs vārds dziļi spiežās mūsu sirdīs un salīdzina mūs ar tevi un iztiesā mūsu sirds prāt domas, ko mēs domājam, kā mēs dzīvojam, kā mēs ticam, kā mēs saprotam tavu vārdu un kā mēs dzirdam šos vārdus no Efeziešu vēstules. Kungs, Jēzus, salīdzini tu mūs ar tēvu caur sevīm. Lūdzams, dod mums savu žēlastību. Mēs atzīstam savu garīgo vājumu, kā mēs nu pat kā dziedājam šo lūkšanu, kādi esam, tādi mēs esam atnākuši tavā priekšā. Citi garīgi vāji, citi nespēcīgi, citi miruši. Kungs, dod lūdzam savu žēlastību mums šī stundā. Sūt pār mums savu garu. Ka tas mūs dara dzīvus līdz ar tevi, kungs Jēzu. Ka tas dara kādus jaunus radījumus tevī, kungs Jēzu. Tos, kur reiz ir bijuši bez Dieva šī pasaulē. Kungs, atklāja mums savu svētumu, savu svēto vaigu un savu žēlastību caur savu vārdu. Jēzus vārdā mēs lūdzam, palīdzi mums. Amen. Amen. Šajos Efeziešu vēstules vārdos apostols Pāvils, kurš šīs vēstules sākumā mēs redzam, kurš sev raksturo kā Kristus Jēzus apostuli pēc Dieva prāta. Tātad vārdi, kurus mēs nu pat kā lasījām, ir Kristus sūtīta vēstneša apostoļa Pāvila rakstīt vēstules vārdu Efeziešu kristiešiem. Un tas, ko viņš dara šajos Efeziešu vēstules vārdos, kurus mēs nu pat kā lasījām, šie 3 panti no 2. nodaļas, no 11 līdz 13. Viņš raksta atgādinot par šo Efeziešu kristiešu ticības pamatu. Par viņu ticības pamatu un to, kā Dieva evaņģēlijs tos ir izmainījis. Visi šie raksti ir Dieva izdvesti. Atklāsmes grāmatas beigās mēs lasām, ka ja kas ko paņems prom no šiem vārdiem, Dievs paņems viņa daļu no Dieva valstības.
Katrā šī vārdā, ko Pāvils raksta un ko mēs lasām šī rītā, ir liela nozīme. Tāpat kā mēs dzirdējām vārdus no Marka evaņģēlija 10. nodaļas. Un mēs dzirdēsim no Lūkas 18. Katrs vārds, kas ir izgājis no Dieva mutes, Bībelē saka, tukšā neatgriezīsies un padarīs to darbu, ko Dievs tam ir licis padarīt. Un skatāmies uzreiz pēc būtības, tas ir mūsu mērķis, salīdzināties šī svētdienas rītā, tā kunga dienā atkal ar Dievu vārdu. Un kas šeit ir rakstīts, kas mums šeit ir jāredz un ko Dievs vēlās mums atgādināt, mācīt. 11. pants sākās ar šo vārdu – pieminiet. Tātad, pieminiet, neaizmirstiet, kā jūs kļuvāt ticīgi. Tas ir pirmais, ar ko Dievs šī rītā uz mums runā no šīs Efeziešu vēstules – pieminiet, tātad pieminiet, neaizmirstiet, kā jūs kļuvāt ticīgi. Nevien uz Efeziešiem, bet uz mums šī rītā. Kā jūs kļuvāt ticīgi uz Dievu caur Jēzu Kristu. Un šeit mēs varam arī skaidri saredzēt īstas un neīstas kristietības atšķirību, kas ir ārkārtīgi svarīga, sludinot par Dievu valstību, sludinot par pestīšanas ceļu. Jēzus pats no tā mūs brīdina ļoti skaidri un ļoti nopietni evaņģēlijos, sakot, ka plati ir vārti un plats ir ceļš, kas aizved uz pazušanu. Tā nav pasaule, bet tās ir kristietības maldīgās formas, jeb izpausmes šeit virs zemes. Un Jēzus saka, daudz ir, kas pa tiem iet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Pāvils atgādina šī rītā mums pieminiet. Neaizmirstiet. Atgādiniet. Un viņš mums atgādina, kas ir un kas nav īsta kristietība. Un līdz ar to, kas ir īsta un kas nav īsta kristietība, nozīmē, kas ir īsta un neīsta glābšana, kas ir īsta un neīsta cerība uz mūžīgo dzīvību un augšām celšanos pēc nāves. Šajos vārdos arī ļoti dramatiska patiesība par grēcinieku, briesmīgo realitāti. Kāpēc tas ir briesmīgi? Tāpēc, ka tie ir cilvēki, kas ir mūsu blakām, mūsu dzīvē. Tie ir cilvēki, kuri ir mūsu ģimenē, starp mūsu radiem, starp mūsu draugiem. Tie ir cilvēki arī svētdienās, draudzes sapulcēs. Cilvēki, kas kalpo draudzēs. Un sauc sev par kristiešiem. Mūzes grāmatā, 4. mūzes grāmatā, tie, kas lasiet šīs dienās, ir rakstīts, kad svešinieks kalpo bez atļaujas Dieva namā, viņam ir jāmirst. Lasiet tāds vārds, kāds no jums. Bīstam. Cilvēks nevar atnākt, spēlēt kristietību un kalpot Dievam. Vecā derībā rakstīts tāds cilvēks, kas to taisās darīt uz savu prātu, pēc savas gudrības, bez salīdzināšanās ar Dievu, bez Dieva atļaujas. Kas ir Dieva atļauja Kristus taisnībā? Amen? Vecā derībā rakstīts, tādam ir jāmirst. Un es domāju, kāpēc man jālasa 4. mūzes grāmatā visi šie Izraēla cilšu vārdi. Kāpēc man ir šīs 4. mūzes grāmatas sākumā ir jālasa tie Izraēla cilšu vadītāju vārdi, kas tiek skaitīti, kad Dievs liek caur Mūzu viņus apzināt. Un es lasu un domāju, es varētu vienkārši lasīt viņus pāri, un tad kaut kur starp šiem vārdiem es atrodu šos pantus. Tie, kas kalpo Dievam neatļauti, tiem ir jāmirst. Tie, kas kalpo Dievam pēc savas gribas, tiem ir jāmirst. Es domāju, nekur citur mēs Bībelē nevaram atrast šādus vārdus kā Mūzes grāmatā. Cik mums ir nopietni jātiecās pret katru vārdu, kas ir izgājis no Dieva mutes, jo tas mums māca par ko? Par to, kāds ir Dievs, kuru mēs šī rītā fiziski neredzam. Bet vienīgais, no kā mēs varam zināt, kāds viņš ir no viņa vārda, un to mēs šī rītā darām, lai mēs nepaliktu pievilti. Lai kāda no mums nepaliktu pievilšanā un pazušanā, kas ir tik ārkārtīgi svarīgi, un Pāvils to dara caur šīs vēstules vārdiem. Viņš joprojām rakstot Efezes draudzes kristiešiem arī zina, ka starp tiem, kas sauc sevi par kristiešiem, vienmēr ir kādi, kas nav īsti.
Vēlreiz tie cilvēki, kas svētdienās ir draudzes sapulcēs un kas pēdņās kalpo draudzēs un sauc sev paši par kristiešiem. Kā par piemēru mēs zinām šīs pagājušās nedēļas, šīs dienās, kā ziņo Pasaules ziņas, ir miris Romas katoļu pāvests Francisks. Un internets ir pārpludināts ar informāciju par šo notikumu. Es nezinu tieši, man Olga šī rītā vēl minēja, cik ir šie katoļi. Viņi daudz. Miljoniem cilvēku, kas tic Dievam caur Romas katoļu baznīcas mācību. Un cilvēki, kas pielūdz savā veidā pat Romas pāvestu. Un tik daudz tā saucamie evaņģeliskie kristieši, tā skaitā slavina un atzinīgi izsakās par pāvestu kā dievbijīgu un pazemīgu un mīlošu kristieti. Mēs dzīvojam šī laikā un lietas, kas notiek šīs dienās. Un tas, kas notiek Romas Vatikānā ar šo notikumu, tas ir viena ilustrācija tam, par ko Pāvils raksta Efeziešu vēstulē. Tas, ko Pāvils raksta Efeziešu vēstulē, nav atrauts no tās dzīves un pasaules, kurā mēs dzīvojam šodien. Mums ir jāredz to, ko mēs redzam apkārt ar apgaismotām gara acīm. Un apgaismots gara acis, tad, kad mums evaņģēlijs ir apgaismos mūsu gara acis, saprast, kas ir kristietība, kas viņa nav. Kas ir dievbijība un kas viņa nav. Kas ir pazemība un kas viņa nav. Un kā var pārbaudīt šos apgalvojumus, ko šie evaņģēliskie kristieši, kas ir šie zināmie vārdi, kas ir braukuši un tikušies ar pāvestu un dod šo liecību par viņu kā par dievbijīgu un pazemīgu un mīlošu kristieti? Kā mēs varam pārbaudīt, vai šie vārdi un šie apgalvojumi ir patiesi? Jautājums ir, ko pāvests ir sludinājis un ko viņš ir mācījis dzīves būdams. Tas ir pierādījums, vai šie vārdi ir patiesi par viņu. Ko pāvests ir pielūdzis un kā viņš ir tuvojies Dievam. Romas baznīcā, Romas katoļu baznīcā ir daudz ārēji redzam lietu, kā mēs redzam pašas celtnes, sākot ar bazilikām, katedrālēm. Tad caur to mēs redzam šīs ietekmes uz pasauli, uz sabiedrību, šis sabiedrības status, kas ir Romas katoļu baznīcā šī pasaulē. Un tā ir baznīca, atgādināsim sev, kas pāvests sauc par svēto tēvu. Bet kungs Jēzus saka, ir tikai viens tēvs debesīs, Dievs. Amen. Un es gribētu, ka mēs tūlīt atgriežoties pie Pāvila vārdiem Efeziešu vēstulē, pārbaudam savu izpratni par to, kas ir dzīvu glābjoša ticība, kas ir kristietība. Un kā par nebībelisku piemēru es piesaucu Romas katoļu baznīcu un tās pāvestu. Jo lietas ir acīm redzams un dzirdams, ko pāvests ir šos te gadus būdams kā pāvests sludinājis no Romas Vatikāna, saucot sev par svēto tēvu. Viss, ko Pāvils šajos 3 pantos Efeziešu vēstulē runā par pestīšanu un par evaņģēliju, viss tas, ko mēs lasām šajos 3 pantos, Francisks sludināja tieši pretējo. Tieši pretējo. Sludinot, ka visas reliģijas esot ceļš uz debesīm, tie Franciska vārdi. Tos var pārbaudīt, tie ir pieejami. Ka caur visām reliģijām Dievs darbojās. Vēl vairāk, ka arī pagāni un ateisti ir vienlīdzīgi ar kristiešiem, uz ko daudzi evaņģeliskie, tā saucamie kristieši, kas ir liels jautājums, viņi kristieši, ir satraukušies domāt, tad kāda jēga vispār ir no katoļu baznīcas, ja viss ir vienlīdzīgi ar pagāniem? Kāda jēga no tām visām procesijām, no tā visu, ko Romas baznīca dara? Viņš sludināja tieši pretēji, sludinot, ka visas reliģijas un pagāni esot debesu mantinieki. Un kā ar labiem darbiem cilvēki tikšot debesīs, ka galvenais cilvēkam ir jādara labie darbi. Miljoniem, iespējams pat miljards pasaulē cilvēku seko šiem vārdiem un tic šiem Franciska melu vārdiem un uzskata, ka tas ir ceļš uz debesīm. Patiesībā tā ir ļauna, neticīga, viltus kristiešu liecība. Kurš uzdodas par ko? Romas katoļu baznīca pāvests uzdodas par draudzes ganu, par galvu. Tādā veidā zaimodams kungu Jēzu Kristu. Te ir smaga apgrēcība pret visu svēto Dievu. Mums ir jāredz
kas ir Romas baznīca un kas ir pāvests, un viss šī reliģiskā sistēma, kur viņi piedēvē to, kas pienāks vienīgi mūsu kungam un glābējam Jēzum Kristum. Viņš ir vienīgais draudzes gans un galva. Amen. Neviens cits. Jo viņš vienīgais ir atpircis savu draudzi ar savām dārgām asinīm. Par savu īpašumu. Bībele to māca. Amen. Pāvests Francisks bija cilvēks, garīgi miris. Un mēs savā ziņā varētu teikt, miesīgi apgraizīts. Un tas arī viss. Nokristīts. Es lietoju Bībeles termins, par ko Kristus apostols Pāvils šeit runā Efeziešu vēstulē. Patiesībā viņš bija Francisks, bija cilvēks, garīgi miris, bez Kristus un bez Dieva šī pasaulē. Viss šī sistēma un visi šie cilvēki, kas seko šim teātrim, kurš ir lielākais teātris uz pasaules skatu, kas šodien notiek šīs pēdējās pāris dienās, šī Franciska bērs. Tas ir Sātana teātris, lai pieviltu miljoniem cilvēku, kuriem nav nekāda bībeliska pamata cerēt uz savu augšām celšanos līdz ar Kristu mūžīgai dzīvībai, tāpat kā pāvestam, kurš ir mūžīgā sodā un ciešanās, kā ik viens, kurš ir šī pasaulē bez Dievu. Bez Dievu. Ar cilvēcīgi izdomātu paštaisnības ceļu, kas patiesībā Bībelē saka, ir ceļš vienīgi uz elli. Šī Romas katoļu baznīca balstās uz reliģiskiem rituāliem, uz darbiem, uz nopelniem, uz ārējām lietām. Skatieties uz visu šo sistēmu. Lai viņi strādātu uz cilvēkiem psiholoģiski, emocionāli, viņiem vajag ārējās lietas. No kā mūsu Bībele tik ļoti brīdina. No kā Pāvils mums brīdina Efeziešu vēstulē, runājot par atrašanos Kristu. Nevis darot kādas lietas, pilnīgi pretēji dara Romas baznīca un ik viens tās pāvests vai kardināls vai sludinātājs. Viņi balstās uz rituāliem, uz darbiem, uz nopelniem, uz ārējām lietām, uz apgraizīšanu, uz kristību. Uz ko vēl? Uz vīrakiem, uz iesvētībām, uz misēm, uz sakramentiem, uz dziedājumiem, ko katoļi dzied. Es vēl šīs dienās, ieslēdzot BBC radio mašīnā, dzirdēju šos te katoļu lūgšanu dziedājums pāvestam pēc viņa nāves. Un tās dziesmas manām ausīm skanēja kā mirušas kapa dziesmas vienam mironim. Nekas vairāk. Viss šīs gaudulīgās dziesmas tikpat mirušas, kā pāvests bija garīgi un fiziski ir un bija un ir miris. Cerot, ka ar šīm dziesmām kaut kādā veidā viņi varēs iedziedāt pāvests debesīs. Tam ir konteksts ar to, ko Pāvils saka Efeziešu vēstulē. Savā ziņā varbūt tas ir ievads, bet tas nav ievads, tā ir realitāte. Tā ir pasaule, kurā mēs dzīvojam. Tā ir sistēma, kas ienīst šo mācību, ko Pāvils sludina, starp citu. Amen? Viņi ienīst. Viņi nolāda, vēlreiz jūs varat atgādināt, Romas baznīca nolāda ikvienu, kas saka, ka viņš tiks taisnots no ticības uz Jēzus Kristu, bez darbiem. Viņi to nolāda. Tas nebija tikai Mārtiņa Lutera laikā pirms 500 gadiem, tas joprojām ir šodien. Tā viņi tic. Tas ir šīs lietas, par ko Pāvils piemin, runājot par jūdiem, kas šos pagānus sauc par tā saucamiem miesā neapgraizītajiem. Katoļiem ir vajadzīgas šīs ārējās lietas. Un tas ir piemērs mirušai reliģijai, šai ārējai formai. Un Pāvils saka, bez Dieva spēka un bez Dieva dzīvības. Reliģija. Un apostols Pāvils šeit un citās vēstulēs skaidri māca par cilvēku sirds izmaiņu, par iekšējo cilvēku, kas tiek izmainīts ar ko? Ar rituāliem? Nē. Ar labiem darbiem? Nē. Bet ar Dieva spēku. Evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kurš tic. Par Pāvils runā visās savās vēstulēs, un kungs Jēzus to pašu ir sludinājis, ko Pāvils atkārto, ka svētais gars izmaina cilvēku, pārvēršot viņu Kristus līdzībā. Bībele nolāda pāvestu un Romas baznīcas maldu mācību par šo te ateistu un pagānu vienību ar kristiešiem. Jautājums, kāpēc Romas baznīca to māca? Atbilde ļoti vienkārši. Jo Romas baznīca un tie, kas
ir šī sistēmā, šī ticības sistēmā pati nekad nav bijusi salīdzināta ar Dievu svētumu. Nekad. Un tie, kas uzteic un slavina šo antikristu, šo bezdievu Romas pāvestu, ir liels jautājums, vai viņos pašos mīt Dievu gars. Kas nošķir Dievu bērns no vēlna bērniem. Bet ne jau šī laikā, šī tolerants laikā, kur visi ar visiem grib būt tik draudzīgi. Bībele mums brīdina ar vienu pantu: bailīgie nemantos Dievu valstību. Ja cilvēks saka, jā, es tam visam ticu, bet es baidos to pateikt publiski: bailīgie nemantos Dieva valstību. Ja Bībelē saka, stiprāks ir tas, kas ir jūsos, nekā tas, kas pasaulē, tad tie, kas saka, es esmu kristietis, es tam ticu, bet es to nevaru pateikt, tad viņam nav tas spēks, kurš ir stiprāks par to, kas ir pasaulē. Tad tas, kas ir pasaulē, stiprāks viņam. Ko Pāvils šeit uzsver pretēji Romas baznīcai? Pāvils šeit uzsver kristietības svarīgo patiesību atrašanos Kristū. Pretēji tam ir būt bez Kristus un bez Dieva šī pasaulē. Un Bībele uzsver, ka šo atšķirību tā ir tik svarīga, tā ir tik milzīga, šī atšķirība starp ticīgu un neticīgu cilvēku. Tā atšķirība ir mūžīga. Var teikt, starp viņu ir mūžība. Evaņģēlijs nošķir ticīgu no pazudušā. Ļoti skaidri. Tā ir apustuliska mācība, tā ir Bībeles mācība par pestīšanu. Evaņģēlijs atgādina, ka cilvēks pēc savas būtības ir grēcinieks. Grēcīgs. Un kādu šo te grēcinieku Dievs pārveido savu dēlu līdzībā ar Dieva spēku. Radot viņu par Dievu bērnu, par svēto, kā mēs esam šī Efeziešu vēstulē, par svētiem un ticīgajiem Kristu. Kas viņi ir? Jūs, kas reiz bijāt pagāni bez Dieva šī pasaulē. Pāvils raksta šiem efeziešiem, kam viņš raksta? Tiem, kurš viņš vēstules sākumā uzrunā kā svētajiem Kristu Jēzu ticīgajiem, kas ir Efezā. Jūs reiz, kas bijāt bez Dieva šī pasaulē. Šī skaidrā atšķirība. Un bez šīs realitātes, tātad uzmanīgi, bez šīs evaņģēlija realitātes nav sākums īstai glābjošai kristietībai cilvēkā. Nav. Kristietība ir atrašanās Kristu. Kā tieši? Tūlīt pat Pāvils to skaidros pantu pa pantam. Pāvils atsaucās uz jūdiem, norādot uz jūdu šīm ārējām pazīmēm, pēc kurām viņi raksturoja pagāns, kā miesiski neapgraizītie. Viņi nicināja. Savā veidā, caur ārējām lietām šie jūdi, kāds reiz bija pats Pāvils kā farizejs, caur jūdu ticību. Jūdu ticībā viņš bija dedzīgs jūdu ticībā, kā mēs zinām, dedzīgs farizejs, kas ticēja šai sistēmai, kurš arī sev pieskaitīja pie Dieva tautas. Tad, kad Kristus viņu satika uz Damaskas ceļu un salīdzināja viņu ar Dievu, viss mainījās. Bet jūdi joprojām Pāvils raksta ārēji pieskaita sev pie Dieva tautas pēc ārējām zīmēm, pēc ārējām miesiskām zīmēm, pēc šīs miesiskās apgraizīšanas. Šodien mēs varam teikt, tā ir vecās derības valoda, kas ir jaunās derības valoda, ūdens kristība. Ir ticības ārējā zīme. Amen. Ūdens kristība. Bībele runā par miesas mazgāšanu, par pagremdēšanu. Tā ir zīme par grēka nomazgāšanu. Jautājums, vai tā glābi? Vai jebkura ārēja zīme pie cilvēka miesas glābi viņu dvēseles stāvokli un izmaina viņu iekšējo cilvēku? Nē. Tā ir paklausība. Tā ir kristiešu paklausība Kristus pavēlēja būt kristītam. Tādā veidā parādot, ka viņš ir jauns radījums un piederīgs citai valstībai. Amen? Citai valstībai, ne šai pasaulē. Viņš ir jauns radījums Kristu Jēzu, tā ir ārējā miesiskā zīme. Un ja jūs esat studējuši mazliet Latvijas vēsturi, zināt, šo Livonijas laiku, šo 13. gadsimtu, 14. gadsimtu. Es kāds gads atpakaļ lasīju šo Livonijas kroniku. Viņi grūti lasām lietu. Es lasīju šīs te liecības, kas ir palikušas pierakstīts par šiem vācu katoļiem, kas ir nākuši un
fiziski centušies, un nevis centušies, bet to arī darīja. Viņi fiziski, viņa domāšana bija šī, šos te lībiešus un latgaļus, šos te pagāns, kas dzīvoja Latvijas teritorijā pirms 800 gadiem, viņus vajag fiziski nokristīt, tādā veidā padarot par kristiešiem. Liekas, kāda tums. 500 gadu atpakaļ Mārtiņš Luters Vācijā redzēja kaut ko līdzīgi, kā kristietība tika tirgot pa naudu. Tur nebija gluži tas, kas notiek Latvijā ar šiem vācu katoļu pēdējās misionāriem. Sākumā, it kā viņi saka, viņi sūtīja misionārus, un tad viņi sūtīja armiju aiz viņiem. Satīrīt to nekārtību, kas tur bija radusies. Kādi katoļi, protams, tika nogalināti, varbūt kā tika apēstas. Mēs nezinām, cik pagāniski bija šī zeme, kurā mēs dzīvojam, tas ir pagāna zeme. Amen. Pirms 800 gadiem tā bija ļoti pagāniska. Ar saviem dieviem, elgdieviem, savām dievturībām. Tā laikā pirms 800 gadiem cilvēki domāja, ka šie katoļi domāja, kas ieradās šeit, ka cilvēks ir fiziski jānokrist ar zobenu, turot virs galvas. Jūs domājat, ka šodien kaut kas daudz ir mainījies? Cilvēki iespējams netur zobenu virs galvas pagāniem, bet tic joprojām tieši tāpat kristījot bērns. Mēs tikko lasījām no Marka evaņģēlija 10, kur atnesa Jēzu mazs bērns un gribēja, lai Jēzus viņam uzliek rokas. Un es dzirdēju šos pantus, ko brālis Raimons lasīja šī rītā, un brālis Ēnārs viņus pieminēja, iesākot šo sapulci. Un vienmēr man ir šis atsauc no šīs raksturvietas, kad Jēzus saka, laidiet bērniņus pie manis un neliedziet viņiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Pilnīgi pareizi, kā Ēnārs teica, šie vārdi pareizi jāsaprot. Tie zīdēji neko nesaprot, ko Jēzus saka un ko Jēzus sludina, ko Jēzus māca. Un ticība nāk no dzirdētā, amen. Mums jābūt visai Bībelē, nevis vienam pantam no Bībeles. Kad Jēzus saka, laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, cik mēs esam runājuši par to, kā draudzēs bērnus aizsūt uz svētdienas skolas un neļauj viņiem klausīties svētdienas. Savā ziņā varbūt tas ir labi, jo tās svētdienas, kas tādīs draudzēs skan, labāk viņiem nos nedzirdē. Lai viņi netiktu pievilkti, kā viņi vecāki. Bet tās draudzes, kur ir Dieva vārds, viņi saprot, ka ik viena dvēsele, kas ir šeit, viņi ir jādzird, jāsalīdzinās ar Dievu šeit. Neliedziet tiem, laidiet arī bērnus, nenošķiriet viņus no Dieva vārda. Nepamaziniet viņiem Dieva vārdu. Nedod viņiem īpaši piegājienu Dieva vārdu. Tas ir Dieva gars beigās, kas atklāja grēciniekam viņa grēka stāvokli un salīdzina viņu ar Dievu un atklāja šīs debesšķīgās lietas, par ko Bībele runā. Neviens cilvēks to nespēja, to var izdarīt tikai Dieva gars. Vai viņš būtu jauns vai vecs, vai vīrs vai sieva, vai skits vai vergs, vai brīvais. To dara Dieva gars. Un starp citu, ja mēs domājam par šo bērnu kristīšanu vai kristīšanu kā neticīgiem cilvēkiem, pat mūsu pašu vidū šeit ir dzīvi piemēr tam, ka kādu no mums tika kristīti kā neticīgi cilvēki, pagremdēti. Kāpēc? Jo baznīcas tradīcijas, jo ģimenes tradīcijas, jo cilvēku kārtība un cilvēku ticība tāpēc. 12. pants. Pāvils saka, jūs, efezieši, reiz bijāt bez Kristus, šķirt no Izraēla draudzes un izslēgt no apsolījumiem. Viņš runā par Dieva apsolījumiem. Bez Dieva šī pasaulē. Jūs reiz bijāt bez Kristus, šķirti no Izraēla draudzes un izslēgt no apsolījumiem bez Dieva šī pasaulē. Ko tas mums pasaka? Ir viena lieta, kas ir šajos vārdos, ka Dievs neskatās vienādi uz visiem cilvēkiem. Amen. Neskatās. Nekad nav skaties un neskatīsies. Un tas, ko šī laikā, šīs pēdējās paudzēs tik izteikti sludina un māca par šo vienlīdzību, par šo ekumeniju, par šo Dieva universālo mīlestību uz visiem cilvēkiem vienādi, tie ir maldi. Tas nav saskaņā ar Dieva vārdu, tas nav saskaņā ar evaņģēliju. Tādā veidā cilvēki domā, ka viņi skaidro Dieva žēlastību. Žēlastība ir vienādi nepelnīta visiem. Bet tie, kas ir jauni radījumi Kristu Jēzu, kas ir nomazgāti no savas grēka vainas un pārvērsti Kristus līdzībā, Dievs uz viņiem skatās pilnīgi savādāk nekā uz ikvienu pazudušu grēcinieku. Pilnīgi savādāk. Palasiet Dāvida psalmus, kurus raksta ticīgs cilvēks.
Kā viņš lūdz Dievu un viešās pie Dieva lūgdams, Dievs uzklaus man, palīdz man, steidzies man palīgā. Neaizmirsti mani. Aizmirsti. Skaties uz tiem, kas tev viegli prātīgi aizmirst. Tie, kas tev atstāja. Skaties uz tiem, kādi ir tie, kas nicina pestīšanu, kas man uzbrūk bez iemesla. Dievs neskatās vienādi uz šiem cilvēkiem. Un šī Efeziešu vēstules, šie panti no šīs 2. nodaļas par to skaidri runā. Jūs reiz bijāt bez Dieva šī pasaulē, bet tagad esat savādāki. Tagad jūs esat Kristū. Viņš ir izslēgti no apsolījumiem, no to, ko Dievs bija apsolījis tiem, kas ir kopā, kas ir ar Dievu, kas ir Dieva bērni. Dievs neskatās vienādi uz kristiešiem un uz pagāniem. Pretie tam, kā Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks sludināja šos pēdējos gadus, atšķirības starp ticīgu un neticīgu cilvēku ir nesalīdzinām milzīga. Milzīga. Līdzībā, ko Jēzus stāstīja par bagāto vīru un Lācaru, starp mums un jums ir bezdibens. Un neviens nevar noiet pie viena pie otra. Nekādā veidā. Šie ticīgie un neticīgie, šiem pirmajiem ir droši cerība uz Kristu. Otrajiem nav nekā kā vienīgi briesmīgi Dieva tiesas gaidīšana, sods un pazudināšana ellē. Tie, kas ir bez Dieva šajā pasaulē. Un vienīgi sods un lāsts, tas ir, skatieties, tas ir apustuļa Pāvila, tas ir Kristus Jēzus, tas ir Dieva skats, tas ir Kristus skats uz cilvēkiem, tas ir draudzes skats un ticības skats uz cilvēkiem. Un tas var pasaules acīs izklausīties kā naidaruna, tāpēc, ka šī neticīgā pasaule dzīvo tikai baudām, lai viņiem ausis kutinātu un lai viņi labi justos. Ziniet, kur šī pasaule pavisam slikts jūtās un jutīsies vienmēr, kad viņi dzird patiesu Dieva evaņģēliju, tas viņus nolāda. Amen. Viņiem tas nekad nepatiks. Visi, kas gribēs svētbīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Tiks ienīsti. Viņi ienīd mani, Jēzus saka, viņi ienīdīs jūs, viņi turēja mans vārds, turēs arī jūsējos. Viņi man piesīs krustā, viņi piesīs arī jūs. Šī vecās derības laikā, ko Pāvils piemina šajos pantos, šo Izraēlu caur derību ar Ābrahamu, par ko mēs varam lasīt. Pāvila vēstulēs, Romiešu vēstulē mēs varam lasīt par šo derību ar Ābrahamu, ko Dievs slēdza. Un Bībele māca par šiem Ābrahama bērniem, par šiem ticības bērniem. Dievs Ābrahamam deva šo piederības zīmi, šo apgraizīšanu 8 dienu vecumā. Šī ārējā zīme. Šodien maldu mācībā Kristu un iesvētīs zīdaiņus. Kaut kur turoties pie šo 8 dienu vecumā. Un tur, kur notiek šīs lietas, cilvēki ir ārpus Kristus bez Dieva, Pāvils saka šajā pasaulē. Šī pestīšanas bagātība ir atrašanās, Pāvils saka, Kristū. Vienīgi Kristū ir pestīšanas bagātība. Jautājums, ko nozīmē atrasties Kristū? Kā cilvēks var bībeliski pārbaudīt, vai viņš mīl Jēzu, vai viņa mīl Jēzu, vai viņš priecājas Kristu, vai viņa priecājās Kristu? Kā to var pārbaudīt? Tas, ko Pāvils šeit saka šajos pantos, ja cilvēks bībeliski apzinās, kāds viņš ir grēcinieks. Tas ir sākums. Ja cilvēks bībeliski, nevis pēc savu prātu, bet saskaņā ar Bībeli apzinās, kāds viņš ir grēcinieks, atrodoties grēkā. Cilvēks nevar apzināties, atrasties Kristu, ja viņš nekad nav apzinājies, kāds viņš ir atrodoties grēkā. Un kas to dara, kas to cilvēkam atklāja, tas ir vienīgi Dieva svētais gars. Un Dieva svētais gars saskaņā ar Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļu to dara visiem cilvēkiem vienādi. Amen. Vienādi. Dāvanas svētais gars dod atšķirīgi kā kuram gribēnās, bet glābšana ir vienīgi Kristu. Un svētais gars to dara. Atklājot grēciniekam to caur Dievu vārdu. Kā mēs varam lasīt apstuļu darbu 19. nodaļā par Efesas draudzi. Kad Apols atnāca un pasludināja viņiem Kristus evaņģēliju, tad Pāvils nāca un pasludināja Kristus evaņģēliju, tad Timotejs bija Efesas draudzes mācītājs, kas sludināja šo vēsti, ko mēs lasām 2 Pāvila vēstules Timotejam, kas viņam ir jāsludina Efesā, ko šie cilvēki dzirdēja, kam viņi ticēja.
Svētais gars nāca par šiem cilvēkiem un atklāja viņiem viņu pirmām kārtām viņu grēcīgumu stāvokli bez Dieva šī pasaulē. Un vēlreiz atgādināsim sev, ka latvieši tā ir īsta pagāna tauta ar šo savu reliģiju, ar šo garīgu reliģisko, šo nedzīvo vēsturi, šo nedzīvo reliģisko vēsturi. Vienīgais, par ko mēs lasām šī teritorijā, iespējams ir kaut kāds periods ar šiem herskūtiešiem, šiem misionāru laikā, šīs brāļu draudzes, kur bija Dieva spēka pārvērst cilvēki. Pāvils saka, pagāni ir ārpusē bez Dieva. Un ikviena, mēs domājam par tiem kristiešiem, kas ir šeit, no šīs zemes, latviešiem. Mēs runājam tos, kas runā latviešu valodā un lasa Bībeli latviešu valodā. Ik viens latviešu valodā runājošs kristietis, kurš ir piedzimis šī zemē. Ikvienam šim kristietim šī zemē ir liecībai jābūt par šādu skatu uz savu dzīvi, kā pagānam, bez Dieva šī pasaulē un tagad Kristu Jēzu. Tie, kuri sauc sev par kristiešiem. No bezdievības dievbībā. Pagāns kļūst par kristieti vienīgi, kā sastopoties ar Dievu garu, kā ik viens cits cilvēks jebkurā pasaules malā. Ar Dievu garu, kurš norāda uz šī cilvēka pagānismu, neticību. Savā ziņā pat jūdeisms šodien ir elku un pagānismu kalpošanā, pielūdzot dēmonus. Gars norāda uz šo neticību, uz šo elkdievības stāvokli, uz šo bezdievības stāvokli cilvēkā. Svētais gars norāda, bijāt tādi, bet tagad esat citādi Kristu, tikai vienīgi viņā. Un tā mums ikvienam kristietim pienāks domāt par kristiešu garīgo realitāti. Tas ir tas, ko Pāvils saka Efeziešiem. Tātad pieminiet. Tātad atgādiniet sev un citiem. Un ja tavs gars šī rītā, dziedot šīs patiesības no Efeziešu vēstules, pretojas šiem vārdiem vai nav, ja tevī nav arī interesi par šīm lietām, kuras es studinu šī rītā, vai nav ticības teiktajiem, tad Pāvils, tas saskanā ar Pāvila vārdiem, tas ir tāpēc, ka tu esi bez Dieva šī pasaulē. Tā ir salīdzināšanās ar Dievu, caur Dievu vārdu. Ja jebkuras citas lietas, ja tev vairāk interesē Romas pāvesta Franciska Bēres nekā Bībeles lasīšana savai dvēselē, lai kalpotu tiem, kas ir bez Dieva šī pasaulē, tad tu redzi, kāds gars ir tevī un kādai valstībai tu piederi. Ja tev nav interesi par šīm lietām dzirdot no sludināt Dievu vārdu, Pāvils saka, tu esi miris, garīgi miris cilvēks, bez Dieva šī pasaulē. Neticīgs, netaisns, nedzīvs, ar nedzīvu sirdi. Pāvils saka, izslēgts no Dieva apsolījumiem. Tam nav nozīme, ka mēs esam fiziski šeit kopā. Bagātais visu lācēs bija fiziski virs zemes kopā. Bet tik līdz viņi nomira, katrs nonāca citā vietā. Viņi fiziski redzēja viens otru. Viņi fiziski pazina viens otru. Viņi bija fiziski dažādos sociālos statusos, jeb situācijā. Viens bija bagāts, otrs bija nabaks. Tas nemāca par to, ka kristietība, lai nonāktu debesīs, jābūt nabagam. Tā ir vienkārši viena ilustrācija, kas parāda atšķirību starp glābt un neglābt cilvēku, starp debesīm un elli, ko kungs Jēzus māca. Un apostols Pāvils, runājot par Efesas kristiešu ticības pamatu, runā par visu kristiešu ticības pamatu. Tāpēc tas ir tik svarīgi mums šī rītā lasīt. Tas, ko viņš saka Efeziešiem, attiec uz ikvienu kristieti, kas jebkad ir nācis pie glābjošas ticības caur Dieva spēku. Īstai kristietībai mums Bībelē brīdina Sātans caur melu mācībām veido viltojums. Šīs viltus kristietības formas, kā Romas katoļu baznīca un daudz citas neīstas kristietības formas. Tas ir veids, kā cilvēki tiek pievilti. Kāds ir Bībeles skats uz īstu kristietību? Bija ārpus Dieva,
nolādēts grēcinieks. Tāds ir Bībeles skats uz neticīgu cilvēku. Bija ārpus Dieva, bez Dieva šajā pasaulē, nolādēts grēcinieks. Tagad, atrodoties Kristu, jauns radījums. Un šis garīgais pārvērtības stāvoklis ir ļoti svarīgs. Tas ir īsts kristietības pierādījums. Tā nav vienkārši Pāvils vienkārši neapraksta kaut ko no kristietības. Pāvils salīdzina šos cilvēkus, kas lasīs šo vēstuli vēlreiz, kas ir īsta kristietība. Mums tas ir jādzied bez Kristus, Pāvils saka. Bez Dieva, bez Kristus. Bez Kristus, Pāvils saka, ir reāls grēcinieka stāvoklis, tā ir viņa realitāte. Nolādēts, Dieva nolādēts stāvoklis nav briesmīgāks stāvokļi pagānam, kā būt ārpus Dieva. Šī Dieva radītā pasaulē. Dzīvot fiziski, bet ārpus Dieva, bez Kristus, bez Bībeles, bez Dieva vārdu, bez bībeliskas salīdzināšanās ar Dievu, caur Kristus krustu. Kā tik šīs pasaules pievīlējs un dvēseli ienaidnieks Sātans nepieviļ šīs neticīgās sirdis, liekot tiem domāt melīgi par viņu it kā ticību uz Dievu. Ko viņš saka viņiem? Tev jāiet uz baznīcu svētdienā. Tā viņš saka, tad tu būsi kristietis, tad tu būsi debesīs. Tev vajag nokristīties, tad tu būsi debesīs. Tev vajag iesvētīties, tad tu būsi debesīs. Tev vajag aiziet pie mācītājiem, tad tu būsi debesīs. Tev vajag lūgt grēcinieku lūgšanu, tad tu būsi debesīs. Tev jāmet krusts šādi, tad tu būsi debesīs. Tev jābučo gleznas, tad tu būsi debesīs. Tev jāaizdedzina sveces baznīcās, tad tu būsi debesīs. Tev jāsēž klusumā, klusās baznīcās, tad tu būsi debesīs. Tev jāpēd dievmaizīt, tad tu būsi debesīs. Un šie visi cilvēki izskatās pēdiņās. Sātans saka, tad jūs izskatīsieties kā kristieši. Pāvils saka, jūs esat bez Dieva, bez Kristus šī pasaulē. Kā Ebreju vēstulē 2. nodaļā rakstīts, kas nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Visu savu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Bez attiecībām ar Dievu, bez intereses par Dievu lietām, bez intereses uz Bībeles lasīšanu, bez intereses uz svētkrunu klausīšanos, bez intereses būt sadraudzībā ar citiem kristiešiem, kas mīl kungu Jēzu Kristu, kas grib runāt par Dievu valstību, kuriem ir attiecības ar Kristu un kas runā par glābjošu ticību, caur dzīvu ticību. Cilvēkiem, kuriem nav vēlmes lūgt Dievu ne par citiem, ne par sevīm, ne par grēciniekiem, bet viņi neredz to, ka viņi ir bez Dieva šī pasaulē nolādēti. Viņi nevēlas lūgt ne par sevi, ne par citiem, ne par draudzi, ne par garīgu atmodu, caur draudzi. Tie, kas nezina Bībeli, sāk lūgt atmodu vienkārši kādā mistiskā vietā, nevis caur draudzi. Un nav pietiekoši pievērsuši uzmanību, kā šīs garīgās pamošanās ir notikusi vēsturiski caur draudzēm. Amen. Nevis ārpus draudzēm. Un vienmēr atmods ir tur, kur Dieva vārds tiek pagodināts kā bībeliski sludinot Dieva vārdu. Tad, kad cilvēki ir atgriežušies atpakaļ pie rakstiem. Tad, kad cilvēki ir pārstājuši baidīties no šīs pasaules varenējiem un šīm reliģiskām sistēmām, bet ir gribējuši pagodināt Dievu. Kā Pāvils saka, kurš ir augstu teicams mūžīgi. Un bez Kristus nozīmē būt ārpus Dieva valstības. Piederēt šai grēcīgai pasaulē, mīlēt šo pasauli un tās cilvēkus, būt ar viņiem līdzīgiem. Tas nozīmē būt bez Kristus. Un vienmēr šo cilvēku sirds un prāti ir saistīti ar pasaules lietām. Vienmēr. Viņi vienmēr ir priecīgi, kad šīs lietas notiek. Tā ir viņa pirmā daba. Pāvils saka, bez Kristus un bez Dieva šī pasaulē. Un bez dzīves cerības cerēt uz jebkādu grēku piedošanu vai attaisnošanu Dieva tiesas dienā. Patiesībā šos cilvēkus ir tukšas cerības uz kaut kādām reinkarnācijām vai kaut kādām pozitīvām domāšanām, uz labām domām par sevi un citiem cilvēkiem cerot.
uz saviem sapņiem bez jebkāda pamata. Tā ir, Bībelē saka, tā ir melu valstība. Cilvēki dzīvo šajā sātana melu valstības sistēmām. Tā skaitā ir baptisti no mūsu pašu Rīgas, kas sludina mums jāklausās, ko saka pāvests. Melu valstības cilvēki, amen. Melu valstības cilvēki. Tādi paši kā Romas katoļu baznīca. Mums ir jāklausās, ko saka pāvests. Mums ir jāklausās, ko saka Dieva vārds, amen. Nevis ko pāvests saka, bet ko Pāvils saka, amen. Man jāuzstāstās, ka es šorīt nesajaucu šos divus vārdus. Iespējams, es esmu sajaucis kādā brīdī jau. Lai Dievs man palīdz. Mums ir jāklausās, ko saka Dievs par mums, par manīm. Ko nozīmē būt bez Kristus šajā pasaulē, bez bībeliskas mācības. Tas nozīmē, apostols Jānis saka savā vēstulē, kas aiziet prom no šīs mācības, ir bez Kristus šajā pasaulē. Amen. Ar vēl vienu pazīmi cilvēku, kuri bez Dieva šajā pasaulē, kas ir maldos. Noraidot Bībeles evaņģēliju, kas joprojām atgādināsim, sadala cilvēkus grēciniekos un izglābtajos. Glābtos un pazudušos, svētītos un nolādētos. Cilvēki, kuriem svētdienās ir koncerti, kino, teātri, lielveikali, pasākumi, ballītes. Kā tik šie pasaules cilvēki nepiepilda savu svētdienu? Pāvils saka, viņi ir bez Kristus, bez Dieva šajā pasaulē. Lai arī cik saules spoži spīdēt, lai cik skaisti ziedi neziedēt un kokiem neveidotos lapas un viss apkārt izsījos tik skaisti un cilvēki iet, brauc pie dabas un priecājās un pavada laiku kopā savā ģimenē. Iespējams, tas ir tiešām ģimenes, kur ir divi vecāki un kur mīl viens otru, mīl savus bērnus un viņi pavada un liekas, cik brīnišķīgi pavadīt svētdienu. Pāvils saka, bez Dieva un bez Kristus šajā pasaulē. Bez jokiem. Ja cik mēs skatāmies uz ārējām lietām, ja mūsos nav Kristus prāts un mēs neredzam šo atšķirību, Bībelē tāpēc runā par dzīvošanu, nevis skatīšanu. Nevis tas, ko mēs redzam ar acīm, bet tas, kā mēs ticam, tas, ko saka Dieva vārds. Bez Dieva šajā pasaulē. Es atceros, kad es vēl biju Rīgā, lielākās baptistu draudzes loceklis. Kā draudzes loceklis pie lielākās baptistu draudzes runāja ar vienu diakonu sievu, kādā svētdienas rītā, kad es gāju uz dievkalpošanu, viņu satiku Rīgā uz ielas, viņa gāja pretējā virzienā. Es teicu, kur tu ej? Viņa teica, es braucu uz savu mazdārziņu, jo Dievs taču saprot. Kurš Dievs? Jehova tas kungs. Kungs Jēzus Kristus, kas ir atpircis ar savām dārgām asinīm ikvienu izredzēto no pazušanas, lai būtu par viņu nama ļaudīm, tas Dievs, tas nesaprot. Tavs pašizdomātais Dievs, tas saprot. Bet Dievs, kurš ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, kur tu nekad neesi pazinusi un piedzīvojusi savā dzīvē, tas to nesaprot. Un nekad to nesapratīs. Un savu godu nevienam neatdos, ne arī savu slavu elkiem. Kādi mazdārziņi svētdienās vasarā, kādas pludmales un ciemošanās un ceļošanās, Dievs taču saprot tiešām. Tiešām. Kurš Dievs? Par ko Pāvils šeit sludina? Viņš brīdina. Ir tik daudz cilvēku, kas ir bez Dieva šajā pasaulē. Kuri var saukt sev, mēs esam kristīti, fiziski, pagremdēti, iesvētīti. Kalpojam, ne visas svētdienas, bet ziemā, ne vasarā varbūt. Tad ir pludmale un mazdārziņš. Bez Dieva šajā pasaulē. Cik labi mēs pavadījām svētdienu. Un varētu vēl to paplādināt un šo. Un izdevās nebūt svētdienā uz sapulci. Un tik labi sanāca noķert to saulēno dienu un pavadīt viņu miesiski. Pāvils saka, bez Dieva un bez Kristus šajā pasaulē. Kamēr cilvēks uzskata, ka svētdiena viņam ir nasta un smags pārbaudījums un smags upuris, viņš ir bez Dieva šajā pasaulē. Un neviens kristietis nekad to nav sapratis. Kā var tā saucamie pēdiņās kristieši būt par kristiešiem un attaisnot svētdienu, sakot, Dievs saprot, ka es esmu savā mazdārziņā.
Cilvēks, kurš ir salīdzināts ar Dievu, to nekad nesaprot, jo Dievs to nesaprot. Viņiem ir attiecības ar dzīvo Dievu caur Kristus asinīm. Viņš viņus ir atpircis ar savām dārgām asinīm par saviem nāma ļaudīm. Salamans saka, Salamana mācītajā 9. nodaļā, cilvēku bērnu sirds ir pilna ļaunumu, līdz viņi nonāk mirušo valstībā. Tie ir brīdinoši vārdi. Salamana mācītais 7. nodaļā saka, gudra cilvēka sirds ir bēda namā, bet muļķa sirds ir prieka namā. Tie, kas domā, ka svētdienā vēl varētu uzrīkot kādu ballīti un brīnišķīgi pavadīt savu svētdienu. Visgudrākais vīrs, kam Dievs deva gudrību, Salamans saka, gudro sirds ir bēdu namā, bet muļķa sirds ir prieka namā. Pāvils saka 2. nodaļā 13. pantā, bet tagad jūs esat Kristu Jēzu. Kad tagad? 1. nodaļa 13. pants. Kad dzirdējāt patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju un viņam ticēdami. Tagad. Ticēdam Kristum. Ar Dievu spēku, ar Dievu augšām celšanās spēku. Kā Dievs parādīja ceļot Jēzu no miroņiem, ar tādu ticību uz Jēzu. Ar tādu ticību jūs esat Kristu. Nekā savādāk. Jūs esat Kristu Jēzu, citiem vārdiem, jauni Dieva pārdīti cilvēki. Dievs ir jūs apžēlojis un pieņēmis efezieši par saviem bērniem un darījis par saviem mantiniekiem. Jūs, kas kādreiz bijāt, viņš jau atgādina tālu, bez Kristus, bez Dievu. Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi. Un te mēs atrodam vienīgo kristietības stāvokli. Šeit virs zemes un mūžībā. Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi. Vienīgais kristietības pamats un īsts kristietības ceļš pie Dieva. Un īsts kristietības stāvoklis ir vienīgi Pāvils ar Kristus asinīs. Un starp citu Romas katoļu baznīcai ar to esot par mazu. Pareizticīgo baznīcai ar to ir par mazu. Adventistiem ar to ir par mazu. Jehoviešiem, mormoņiem, luterāņiem un daudziem baptistiem ar to ir par mazu. Jāpieliek cilvēka darbi, gudrība un cilvēcisks spēks. Kā tas notiek? Kā Kristus asinīs grēcinieks no savu stāvokļu kļūst par šo jauno radījumu? Kad viņš redz caur Dievu vārdu, dzirdot, kad Dievs viņu salīdzina caur savu vārdu, ar savu dēlu. Un Kristus asinīs šis grēcinieks no savu garīgi mirušā stāvokļa kļūst par Dievu apžēlot, attaisnot, pieņemt Dievu bērnu par kristieti. Kādā veidā, kad Dievs caur rakstīto vārdu. Skatieties, Pāvils te raksto, neaizmirstiet 1. nodaļu. Kad jūs dzirdējāt un ticējāt, kad Dievs caur rakstīto vārdu un caur ko vēl? Svētā gara zīmogu. Amen. Tur ir rakstīts. Kad Dievs caur savu vārdu un caur savu garu spēku norāda cilvēkam viņa grēcīgumu, šī pazušanas stāvokli zem Dieva dusmām, ka viņš ir bez cerības, ka viņš ir zem Dieva lāsta, ka cilvēks redz savu nolaidības stāvokli, savu vainu, kas ir tik svarīgi, ka cilvēks apzinās savu vainu, to dara Dieva gars, to nedara cilvēcisks spēks, to dara Dieva gars, kas norāda šī cilvēka, tu esi vainīgs. Un tad, dzirdot un ticot Kristum un viņa evaņģēlijam, šis cilvēks kā vienīgo, klausieties uzmanīgi, tad, kad viņš ir redzējis savu pazušanas stāvokli, tad, kad viņš ir redzējis savu vainu, caur Dievu garu, caur Dievu vārdu, tad, kad viņš ir redzējis sev kā pilnīgi pazuduši grēcinieki bez Dieva, šī pasaulē bez Kristus, tad kā vienīgo cerību un izpirkšanu no šīs stāvokļa šis cilvēks redz kungu Jēzus Kristus krusta asinis. Amen. Un neko citu. Un neko citu. Viss piepildīts, iesties pie krusta. Pāvils saka, Kristus asinīs esat kļuvuši Kristus asinīs tuvi. Nav citu ceļu. Un šī tuvība nebeigsies nekad. Pāvils saka,
Romiešu vēstulē ne ar lietām esošām, ne nākamām, pat ne ar slimībām un pat ne ar nāvi. Tas nebeigsies. Nekas mūs nespēj šķirt no Kristus mīlestības, ne ciešanas, ne izbailes, ne vajāšanas, ne bats, ne plikums, ne briesmas, nekas. Pēdējā lieta, Pāvils piemēram, ne nāve, pat ne nāve. Ne varas, ne spēka, ne augstuma, ne dziļuma nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu, mūsu kungā, caur viņa asinīm. Pāvils saka, Kristus asinīs. Vienīgā maksa, caur ko mēs, kas ticam, esam izpirkti. Mēs, kas esam atpirkti no savas vecās grēka dzīves, bez Dieva šī pasaulē, no savas aplamās dzīves, kā apostols Pēters saka. Pāvils saka, jūs, kas reiz bijāt tālu, bez Kristus, bez Dieva šī pasaulē. Pasaule, kur netic Kristum. Pasaule, kur smējās par Dievu. Pasaule, kur izkropļo Dieva patiesību un Kristu Jēzu. Kur seko saviem dieviem. Pasaule, kur klausa savu tēvu velnu. Kurš ir mēls un slepkava tādā pasaulē. Tādā pasaulē bez Dieva. Ne vienkārši neitālā pasaulē. Pāvils raksta Efeziešu vēstulē, Kristus asinīs mums ir dota pestīšana. Grēka piedošana pēc Dieva bagātās žēlastības. Dieva bērni, Pāvils saka, caur Jēzu Kristu. Tas nav no mums, tā ir Dieva dāvana. Bībelē saka, Jēzus Kristus, šis augstais priesteris, iegāja svētnīcā. Iegāja svētnīcā, ne rokām celtā. Ne šai radībai piederošā svētnīcā, ne fiziskā. Kā visi vecās derības augstie priesteri, nē, bet pašās debesīs, Ebreju vēstule saka. Šis augstais priesteris ir iegājis pašās debesīs, tādā svētnīcā, un Bībelē saka ar savām paša asinīm, un ir panācis mūžīgi izpirkšana ar savām paša asinīm. Priesteris, kurš ir iegājis un upurējis nevis dzīvnieku un lopu upurus, bet pats sevi. Viņš pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam. Lūk, šis asinis. Pats sevi bezvainīgi upurējis Dievam. Šis jaunās derības starpnieks. Sevi upurējis, lai iznīcinātu grēku. Un kā cilvēkam nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa, tā arī Kristus vienreiz upurēts. Vienreiz upurēts daudz cilvēku grēkus atņemt. Neatkarīgi no grēka. Ne ar šīs pasaules zeltu, Bībelē saka, bet ar Jēzus Kristus šī bezvainīgā Dieva jēra dārgām asinīm. Tas nav pateikt Jēzus Kristus vārdā. Tas nav pateikt, es piesaucu Jēzus Kristus asini. Pāvils saka, salīdzinieties ar Dievu. Dieva gars ir tas, kurš atklāja mums šīs patiesības un aizved grēcinieku ticībā pie Golgātas krusta un salīdzina šo grēcinieku, šo cilvēku, šo bezdievu, šo pazudušo ļauno grēcinieku ar Dievu, atklājot viņam viņa bezdievīgo dzīvi, bez Dieva šajā pasaulē. Un tad Dievs pats viņam atklāja savu dēlu upuri ar savu garu un savu spēku, caur savu vārdu un izmaina šī cilvēka sirdi. Tas ir jauns radījums Kristu Jēzu. Tāds ir cilvēks, kam ir miers ar Dievu, ar kungu Jēzu Kristu. Amen. Lūksim Dievu.